Darba dienas rīts 7:00. Pa vienības gatu virzienā no Jelgavas Rīgā ieplūst automašīnas traumas. Sāk veidoties pirmie sastrēgumi. De facto sāk uzskaitīt, cik daudz cilvēku ir vienā spēkratā. Visvairāk cilvēku vienā automašīnā ir ap 7:20. Daudzu pasažieru bērnu. Pieņemam, ka iemesls viņus laikus jānogādā bērnu dārzos un skolās. Otra tendence – strādnieki, kuri kopā dodas uz būvlaukumiem. Vēlāk pasažieru skaits strauji sarūk. 2 stundu laikā šajā vietā galvaspilsētā iebraukušas 2660 vieglo automašīnu, kurās bija 4379 cilvēki. Vidēji mašīnā 1,65. De facto novēroja, ka vairāk nekā pusē spēkratu ir tikai viens cilvēks. Trešdaļā bez autovadītāja bija vēl viens pasažieris, savukārt tikai 13% gadījumu transporta līdzeklī atradās vairāk nekā 3 personas. Autovadītāji Latvijā tiek uzskatīti par diezgan konservatīviem. Viņi nemēdz mainīt savus braukšanas paradumus. Vienīgi ekonomiskās krīzes laikā daži saīsināja attālumu, ko mērot ar mašīnu, vai arī no kāda maršruta atteicās pilnībā. Taču tikai retais ir gatavs piesaistīt līdzbraucēju, lai tādā veidā būtiski ietaupītu. Izpētot maršrutā Jelgava-Rīga-Jelgava kopā braukt gribētāju sludinājumus sociālajos tīklos un portālā Braucam kopā, var secināt, ka cilvēki visbiežāk vēlas braukt no Jelgavas centra autoostas tuvuma, bet galapunkti galvaspilsētā ir visdažādākie. Uz de facto ievietoto sludinājumu atsaucās vien 3 iespējamie līdzbraucēji, kuri būtu gatavi braukt katru darbdienas rītu. Viņi gatavi maksāt apmēram 1,40 eiro. Tas ir lētāk nekā vilciena biļete šajā pašā virzienā - 2,05 eiro. Autovadītājiem tas būtu izdevīgi, jo viņa degvielas izdevumi piesaistot 4 līdzbraucējus būtu pilnībā nosakti. Vai jūs kādreiz ņemat līdzbraucējus mašīnā, lai būtu lētāk varētu kaut kur aizbraukt? Nē. Kāpēc tā nē? Tā varētu ietaupīt. Varbūt varētu. Cik parasti jūs esat cilvēku mašīnā, kad braucat? 4. Tā kā ģimene, ja? Jā. Es parasti braucu uz darbu, nevienam nav pa ceļam ar mani. Izveidojusies pretruna. Ienākumu ziņā uz vienu cilvēku Latvija ir viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības valstīm. Taču de facto izpētītājs liecina, ka tajā pašā laikā latviešu pārvietošanās paradumi ir līdzvērtīgi bagātākajām bloka dalību valstīm. Piemēram, Austrijā vidē vienā automašīnā ir tikai 1,2 braucēji, Čehijā - 1,5. Līdzīgi rādītāji ir arī Lielbritānijā, Dānijā, Nīderlandē un Dienvideiropas valstīs. Redzam, ka transports ir viena no būtiskām ģimenes izdevuma sastāvdaļām uzreiz aiz mājokļu un pārtikas izmaksām. Un jebkurš ietaupījums šajā te sadaļā dos būtisku atspaidu ģimenei. Un pieņemsim, ja mēs modelējam situāciju, kad ir ģimene, kurā pat abi pieaugušie katru darba dienu mēro ceļu no Jelgavas uz Rīgu un atpakaļ, aptuveni mēnesī viņa degvielā iztērē ap 200 eiro. Un ja mēs saprotam, ka viņi varētu piesaistīt līdzbraucēju, tad ģimene mēnesī ietaupīt aptuveni 100 eiro, kas ir vērā ņemams jau ietaupījums. Zināms uzstādījums izskanējis arī no Eiropas komisijas. Latvijai paveicamie uzdevumi – samazināt transporta līdzekļu izmešu daudzumu un mazināt atkarību no importētajiem energoresursiem. Ja šajā ziņā valsts politika vērsta nevis uz to, lai 2 autovadītāji katrs no savas mašīnas sastāstos vienā, bet gan veicinātu sabiedriskā transporta izmantošanu. Līdzbraucēju piesaistīšana atbildīgās ministrijas amatpersonām radot bažas par nelegālo pārvadātāju skaita palielināšanos. Personīgā transporta daudzums lielo pilsētu ielās tā ir visas pasaules problēma. Rīgā viņa patiesībā šobrīd nav tik izteikta, bet pasaulē tāda ir un cīnās ļoti dažādi. Ja, gan ar dažādiem aizliegumiem izmantot automašīnas ar nepār numuriem konkrētās dienās, gan ar citiem ierobežojumiem un tam līdzīgi. Bet, kā jau es teicu, arī mums Latvijā, konkrēti Rīgas gadījumā, ir tam jāgatavojās, bet šeit ir vēlreiz ārkārtīgi svarīgi šis te burkāna princips. Respektīvi, nevar cilvēku piespiest pateikt vienkārši radīt kaut kādas ierobežojumus, tev nebūs braukt vai tev būs braukt dārgāk vai maksāt kaut kādas papildus maksas, tikmēr, kamēr nav izveidot pietiekami efektīvi strādājoša, lēta, iespējami lēta, pieejama sabiedriskā transporta sistēma. Piemēram, šobrīd mēneša biļete vilcienam maršrutā Jelgava-Rīga-Jelgava vienam cilvēkam maksā 58 eiro. Ja ģimenē ir 2 pieaugušie, viņi ikmēneša tēriņi par sabiedrisko transportu aizvien vairāk pietuvojas izmaksām par degvielu. Turklāt bieži vien ar auto galamērķi sasniegt ir ātrāk. Tieši ātrums un līdzīgās izmaksas esot galvenie iemesli tam,
ka latvieši visticamāk vēl labu laiku turpinās bagāto Eiropas valstu autovadītāju praksi. ASV piemērs, kur uz šosejām viena josla ir atvēlēta tiem, kuri mašīnā pārvietojas skaitliski vairāk, nav īstenojams Latvijā šauro ceļu dēļ. Tikmēr, piemēram, Norvēģijā, kur iedzīvotājiem ir augsts dzīves līmenis, kopā braukšana izvēlas ne tikai tāpēc, ka tā varētu ietaupīt, bet arī tādēļ, ka aizvien izplatītāk kļūsi vēlme rūpēties par dabas resursu saglabāšanu. Tas viss šai reizei, novēlot priecīgu atlikušo svētku dienu, de facto komanda no jums atvadās. Uz redzēšanos! Vēlies piepildīt savas ieceres? Piesakies aizdevumam jau tagad un sāc maksāt tikai vasarā. Ienāc Bigbank LV vai zvani 8338. Bigbank. Kas ir aspirīns tromboass un kāpēc to jālieto? Asinsvadu sieniņas cilvēkiem pusmūžā kļūst nelīdzenas, veidojas trombi un asinsvadi tiek nosprostoti. Tas izraisa trombozi, infarktu un insultu. Tromboass kavē trombu veidošanos un asins brīvi plūst asinsvados. Īpašais tabletes apvalks mazina kuņģa kairinājumu risku. Tromboass īpaši apvalkots, kuņģis audzējošs sirds aspirīns pret trombiem, infarkta un insulta profilaksei. Tromboass, lai dzīve turpinās. Labējās partijas sacenšas par to, kurš būs lielāks Krievu apkarotājs. Atveriet acis. Trešdaļa Latvijas nevar nopirkt zāles, izglītot bērnus, samaksāt par siltumu. Latvijas problēma nav Krievi. Latvijas problēma ir nabadzība. Jūs zināt, kas jādara. Balso par Saskaņu. Aizcietējums ir ļoti mokošs. Nesēdi un nemokies. Regulaks strādā kā pulkstenis. Regulaks veicina vēdera izēju. Pārstāvot Latviju, mēs veidosim Eiropu tā, lai mūsu zemnieki vienmēr paliek saimnieki savā zemē. Lai kopā ar mūsu karavīriem Latviju sargā